Svētdien Kolkasragā pie jūras pulcējās ļaudis, lai rokās sadavušies aizlūgt par vienu no mūsu lielākajām vērtībām – Baltijas jūru. Kolkasragā lūgšanas pie jūras notiek otro reizi, pēdējā bijusi pirms 3 gadiem. Lūgsnes par jūru tiek raidītas jau kopš tālā 1988. gada septembra pirmās svētdienas, taču tad kopā sanākšanas iemesls vairāk saistījās ar ilgām pēc brīvības un neatkarības. Ir tikai starpība tā, ka šajā pirmajā 88. gadā pēc tiem datiem, drošības dienas datiem, mēs kopā lietuviešiem un igauniem bijuši pie 300 000. Vēlāk, kad tā neatkarība tika atgūta, kad palika tik tā ekoloģiskā, tad tā samazinās tas skaits, bet katru gadu noturam. Ar gadiem jūra kļūst tikai aizvien piesārņotāka. Tādēļ pēdējais laiks ir apzināties ikvienam dabas piesārņojuma problēmas, pārliecināti ir vides aktīvisti un atgādina, ka jūras problēmas sākas jau katra valnas istabā, kad tiek lietoti dažādi ķīmiskie mazgāšanas līdzekļi, kuri pa notekūdeņiem nokļūst līdz upēm, ezeriem un tālāk jau arī līdz jūrai. Galvenās šīs akcijas pamats ir pašiem kļūt labākiem, žēlsirdīgākiem, līdzcietīgākiem, tad mums arī būs tā spēja šo jūru arī mainīt. Cilvēki saulainajā svētdienā bija sanākuši ne tikai no tuvējā piekrastes ciema vien, jo netrūka arī tādu, kuri bija mērojuši arī attālākus ceļa gabalus. Viņi kopīgi gan lūdzās un dziedāja latviešu tautas dziesmas, gan arī devās nolikt svecītes pie pieminekļa jūras paņemtiem. Aizdedzot savu svecīti, par ko jūs piedomājat? Teiksim, par kaut ko sev ļoti svarīgu, vienā vārdā. Jūs? Par latviešiem, lai mums latvieši būtu vēl vairāk. Par visiem, kas ir mīļi un dārgi, bet piedomāsim par visiem. Par tiem zvejniekiem, lai viņi arī palīdz garīgā, varbūt smalkajā pasaulē kaut kā mainīt to apziņu un atgrieztos mūsu jūrai zvejnieki. Tāpat sanākušie vienprātīgi bija pārliecināti, ka jūra tiks nosargāta tikai kopīgiem spēkiem. Mēs varētu apbrīnojamā vienprātībā neatbalstīt Visaginas projektu, ja jau mūsu piekraste Visagina ir 5 km no mūsu robežas. Komercializācija mūs ir tā sabojājusi, ka mēs vairs neapzināmies tās pamatvērtības. Sev iekšēju apziņu radīt par to, ka tā ir mūsu zeme, tā ir mūsu vērtība, kas mums ir. Mums jau šeit Latvijā pats vērtīgākais ir mūsu jūra. Nākotnē vides aktīvistiem ir cerība par to, lai izdotos vienkopus apvienot tik daudz cilvēku, ka tie, sadavušies rokās, spētu aptvert visu Baltijas jūras piekrastes robežu. Dace Mieriņa, Mārķis Šēners, Talsu televīzija.